21. gadsimtā reālā dzīve nav vienīgā vieta, kur mēs varam saskarties ar naidu, bet arī internets ir kļuvis par vietu, kur cilvēks var tikt pazemots un aizskarts. Visvairāk mūsdienās cieši jaunieši, kur var ieslīgt depresijā, kas var novest līdz pat pašnāvībai. Un bieži vien mēs neredzam tos, ka mūsu palīdzība ir vajadzīga visvairāk. Vienu brīdi internetā ļoti populāri bija dažādi Gossip Girl profili, kuros varēja izlasīt ziņas par jauniešiem. Kādu dienu, aizejot mājās no skolas, arī es tajā izlasīju ziņu par sevi, kad izmantojot Photoshop, lai noslēptu savus pumpus un padarītu sevi tievāku, jūtos ļoti satriekt. Aizejot uz skolu, es jūtu, kad man vienaudži par manīm smejas. Tika izveidots pat konkurss par neglītāko manu bildi. Es jūtos ļoti sagrauta. Nespēju iet nevienā sociālajā tīklā, jo man bija bail par to, ka tiks izdomāts kas jauns. Es nezināju, kur ir mani īstie draugi un kuri nē. Bija sajūta, ka visi ir pilnībā pret mani. Pat tika lietots hashtags fuj Anna, pretīgā Anna un tam līdzīgi. Es vairs nezināju, kur vērsties, man nebija pie kā vērsties. Pat ar vecākiem es to nespēju runāt. Viņi jūta, ka ar manīm kaut kas ir noticis, bet man bija kauns stāstīt par visu notiekošo. Mana mamma un mans tētis pēc manas lūgšanas uzdāvināja man Xbox. Un ar spēli Call of Duty es sāku viņu spēlēt, un jā, mani offline sāku spēlēt, un man draugi teica, lai es eju online. Un es iegāju pēc viņa lūgšanas online, un sāku ar viņiem spēlēt. Tad viņi bija labāk panības, vienkārši spēlēja labāk. Un viņiem bija mikrofoni, un tad viņi man baigi nolika, nereāli, un apspēja baigi. Teica, lai es nomiru, es eju prom, pazūdu no šejienes. Un tad man palika žēl, tad es aizgāju prom. Kāds trešais no internetu lietotājiem ir redzējis naidu internetā, kāds 10. ir pats cietušais, un tikai 1 no 10 cietušajiem to pasaka saviem vecākiem. 4 no 10 cilvēkiem atzīst, ka viņi ir vairāk kārt aizskarti un pazemoti internetā. Kopumā pasaulē cilvēks sastopas ar naidu tādās vietnēs kā Facebook 48%, Twitteris 19%, BlackBerry Messenger 13%, AskFM 12% un Bebo 8%. 10% atlikušies sastāv visas pārējās sociālās vietnes. Savukārt Latvijā šis tops ir savādāks. AskFM ir 53%, Draugiem LV 18%, Twitteris 12%, Facebooks 10% un YouTube 7%. Skolas neapmeklēšana, depresija, miega traucējumi, pašnāvības tieksmes. Tās tikai dažas no sekām, kas var rasties cilvēkiem, kas ikdienā saskars ar naidu internetā. Dažiem no jums var rasties jautājums, kā ar to cīnīties. Ja tev pašam dara pāri, galvenais ir par to neklusēt, jo klusējot šo situāciju padarīs vēl sarežģītāku un pārdarītājs jutīsies drošāks un pārliecinātāks. Nevienam nav tiesību otru pazemot, darīt pāri vai likt justies slikti. Drīzāk slikti ir jājūtas tam, kurš dara pāri. Ja tev dara pāri, tad zini, ka lielākais ierocis cīņā ar pāri darītāju ir kādam par to pastāstīt. Labi ir, ja var pastāstīt vecākiem vai arī tuvākajiem draugiem, bet, ja, teiksim, pāri darīšana notiek skolas vidū, tā kā ir zināmi skola, tā kā no savas skolas, kas to dara, ir labi, ka to risina skola un par to tiek ziņots kādam no skolotājiem vai atbalsta personālam. Tātad galvenais ir jāatcerās, ka nedrīkst klusēt. Pēc vairāku dienu slēpšanās savā istabā, noraudātām stundām un naktīm, es biju pilnībā sagrāvusi sevi. Es noslēdzos no ārpasaules. Draugi man nevarēja sasniegt. Es ar nevienu nerunāju. Man bija bail. Bet te pēkšņi pie manīm ieskrēja mani draugi un sauca, kas ar tevīm notiek, kur tu esi pazudusi, saņemies. Tas nav tā vērts. Tas tiešām man lika saņemties, pārkāpt pāri savām bailēm un visam tam, ko es pārdzīvoju. Tas ceļš nebija viegls,
bet es tam tiku pāri. Tas brālis redzēja, ka man ir depresija, ka es vienkārši esmu noskumis. Šodien dienu man pasauc ārā, un es redzēju, ka pie mājas ir BMX. Tad viņš teica, tā ir tava vēl dzimšanas dienas dāvana. Un jā, tad es ļoti priecīgs paliku un sāku braukāt pa skateparku. Un man vienkārši ļoti iepatikās, kad es vienkārši to daru līdz šodienai. Šī ir tikai maz daļa no tā visa, kas mūsdienās notiek internetā. Dažiem no jums var šķist, ka viens komentārs nemaina neko, bet tieši šis viens komentārs var iedzīt kādu cilvēku depresijā, vai tieši otrādi mūdināt cīnīties pret to. Ik viens no mums var kļūt par upuri, tāpēc nestāv malā, iesaisties, jo iespējams tu glābs kādu cilvēku dzīvību. Saki naidam nē.